Labdien, šodien mēs spēlējam Hunger Games. Nedaudz starts ielagoja, bet spēlēt mēs varam. Un pārējās epizodes es nevis runāšu angliski, bet latviski. Un šitie ir īstie Hunger Game, jo te var lauzt blokus, kas traucē. Un tādā ziņā šitā mapa man ne visai, bet bija brīva, paņēmu. Filmēšanas kvalitāte nav baigi laba. Es baigi daudz nerunāšu. Nu, tas ir tas, ko es gribēju arī pateikt. Nepamanīju kritienu tā. Man vajag vesti. Un ja jūs... Nē, jūs neko negribat. Es gribu. Ja jūs varat pēc iespējas vairāk spiediet laikus, abonējiet, protams, izklausīsies smieklīgi, sūdīga kvalitāte vidikiem, un varētu būt, liekas jocīgi, ne? Es jums prasu, lai jūs man subscribojat, man kvalitāte vispār, var teikt, nav nekādas kvalitātes. Nu, tā kā varu nofilmēt, tā arī filmēju. Jo man tādi apstākļi. Un ilgu laiku nebija licis video, man nebija sanācis, nebija brīva laika, kad ielikt. Un tad, tagad es domāju, daudz biežāk likšu, būsiet priecīgāki. Un kā jau teicu sākumā, es vairs nerunāšu angliski, bet latviski, jo man tā kā ērtāk ir un apnika angliski runāt. Man tikai 2 sirsniņas. Nu gan daudz esmu kritis. Nenokrīti cūka ar labu nakti. Cūka aizgāja gulēt. Nav ko darīt, būs jāēd tas, kas man ir. Ēdam, ēdam, ēdam. Jēl zivs. Šie ir īstie Hunger Game. Kā jūs atceraties, bija spēlējis neīstos, kur nosaukums Hunger Games, bet blokus nevar lauzt. Un es nomiru tādā veidā, kad es nokritu no liela augstuma. Tas ir sūdīgi. Sūdīgi gan tas ir, žēl. Varbūt apstīsimies, kurš uzvarēs. Tā bija arēna 6. Arēna 3. Es tur negribu iet nemaz. Es biju iet arēna 9, 10, 5, 6. Tāks bija 6. Kur mans vārds? Rekutēčudeks. Un ja kas jūs domājat, kāpēc visos videos bija Hatsk, Vithatsk, un pēkšņi viss samainīts uz Teģudek, tāpēc, kad es nolēmu mainīt nikus. Šodien daudz parunāsim, bet, man liekas, turpmāk nesanāks daudz ko runāt, nav ko komentēt. Interesanti, kurš uzvarēs? Tā 8 cilvēki. Paskraidīsim pa serveri. Gribās paskraidīt pa serveri. Paskraidīsim pa serveri. Man ko darīt? Jāpaskraida pa serveri. Tagad nav ko komentēt. Lagi. Daudz lagi var redzēt. Nav ko darīt. Man šobrīd. Šis servers būtībā ir interesants. Jums, man liekas, arī garlaicīgi gaidīt, ja būtu iespēja skatīties,
kā viņi spēlē, tad jā, bet tā vispār, man liekas, jums nav interesanti gaidīt. Un tad gaidīsim nākošos epizodus uz redzēšanos.